Izlaidums, skaists un saviļņojošs mirklis pēc labi padarīta darba. Un vēl iespaidīgāks šis mirklis ir tiem studentiem, kas saņem diplomu aktuālā un pieprasītā specialitātē, kas garantē iespēju strādāt interesantu darbu izvēlētajā jomā. Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, bakalaura profesionālo studiju programmas nekustamā īpašuma pārvaldība studentiem pagājusī nedēļa paliks atmiņā uz visu mūžu, jo rokās gūla sen gaidītie bakalaura diplomi. 2006. gadā beidzot mācības vidusskolā, saskāros ar domu, kur iet tālāk mācīties. Nekustamais īpašums pats par sevi, zeme, ēkas nekur nepazudīs. Cilvēkiem vienmēr būs vajadzība pēc mājokļiem, pēc pajumtes, jumta virs galvas, un tā lieta vienmēr būs ejoša. Man zīmīgi ir palikuši prātā profesora Nešpora vārdi par to, ka labs speciālists būs nepieciešams vai vajadzīgs jebkurā laikā. Vai ir krīze vai nav krīze. Gadu laikā arī mācoties un izējot praksi un visu to netika nožēlots, ka tika mācīts šajā programmā. Jo programma ir tiešām profesionālā līmenī un iestājoties praksē uzreiz varēja sajust to nepieciešamību pēc speciālistiem. Nekustamā īpašuma pārvaldības specialitātes bakalaura grāda ieguvēji ir profesionālā ziņā ļoti privileģētā stāvoklī, jo izvēlētā specialitāte un saņemtā izglītība garantē vietu darba tirgu. Mūsdienās, kad vislielākais akcents izglītības jomā tiek likts uz profesionālo kompetenci, mēs varam lepoties ar mūsu studentiem, kuru kompetenci tieši nekustamā īpašuma pārvaldības jomā var uzskatīt par vienu no augstākajām visā Latvijā. Jo paralēli studijām, kuras ir nebūtu nevieglās, ir diezgan sarežģītas un smagas, jo apvieno vienkopus gan vadības zinātne, ekonomika un arī būvniecības jomu, faktiski inženieru ekonomiku, ir ļoti liels akcents tiek likts uz profesionālo kompetenci un kompetenci celšanu. Mūsu studenti visi ir saņēmuši gan prakses vietas, gan arī ir saņēmuši jaunas darba vietas, un arī mūsu struktūra vienība ir noslēgusi ar 124 uzņēmumiem darba līgumus. Mūsu studenti ir pieprasīti no šīm asociācijām, kas arī bija programmas iniciatori vairāk kā 6 gadus atpakaļ. Un viņi ir ieinteresēti, viņi uzrauga šo programmu, arī viņas kvalitāti un arī studentu kompetences līmeni. Un tā ir Lanīta, tā ir LNPA un Līva. Absolventus sveic arī Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirds Beikmaņa kungs. Man ir prieks par šo veiksmīgo sadarbību, kas jau ar Rīgas Tehnisko universitāti izveidojusies jau vairākus gadus. Jau pāris gadus mums ir absolventi, viņi jau ir ienākuši veiksmīgi darba tirgū. Viņi pierādījuši, ka šīs studijas ir pietiekami labā līmenī, kad šie jaunie cilvēki ir ļoti zinoši, speciālisti. Un šis jaunais skatījums uz, mūsu nozarē, varbūt padomu laikā pārsvarā ir tādas būvētās mājas, uz jauno cilvēku skatījums šī nozarē ir ļoti svarīgs. Mēs asociācijā ļoti daudz strādājām, lai sakārtotu šo namu pārvaldīšanas vidi, lai šeit būtu godīga konkurence, lai mājoklis būtu drošs, lai viņš būtu aprūpēts. Studijas un praksi jaunajiem speciālistiem dod pamatu katram iedzīvotājiem cerēt, ka nākotnē dzīvojamo fondu apsaimniekos kompetenti speciālisti. Ar mērķi sakārtot nekustamo īpašumu pārvaldīšanas nozari nulle izveidots nodibinājums Latvijas namu pārvaldnieku ģilde, kurā ir apvienojušies profesionāļi, praktiķi, jaunie un topošie īpašumu pārvaldnieki. Ģildes mērķis ir savākt kopā visus tikko beigušos studentus, profesionāļus, kā arī tos, cilvēkus, kas jau darbojās šajā nozarē jau gadiem ilgāk un ir jau ieguvuši sakrājuši noteikti pieredzi. Ģilde arī piedāvās iespējas iegūt darba vietas esošiem studentiem. Tās būtu prakses vietas un tiem studentiem, kas ir beiguši, nebeidzami viennozīmīgi liels iespējas atrast darba vietas, izmantot mūsu sadarbības partneris, kas ir Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija.
Šobrīd laiks atgādināt, ka vasara ir ne tikai izlaiduma laiks. Tas ir laiks skolu beidzējiem pieņemt lēmumu un izvēlēties augstāko mācību iestādi, kur turpināt mācības. Un noteikti ir vērts ieskatīties Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta mājaslapā, lai iegūtu plašu informāciju gan par studiju programmām, gan par uzņemšanas noteikumiem. Mūsu struktūra piedāvā 3 līmeņos studiju programmas. Un tas ir koledžas līmenī un bakalaura līmenī, nekustamā īpašuma pārvaldība. Un tālāk, kad ir iegūsti šie līmeņi, mēs piedāvājam arī maģistratūru, būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanu. Bakalaura studiju programmas līmenī var iegūt 3 kvalifikācijas. Tātad apmācības notiek 3 dažādos virzienos. Tā ir darījuma starpniecība, tātad darbs ar investoriem potenciālajiem un arī esošajiem. Otri mājokļu pārvaldnieki, tātad nekustamā īpašuma pārvaldnieki un apsaimniekotāji, un arī nekustamā īpašuma vērtētāji. Un, lai padziļinātu šīs studijas, tātad ir pēc viņu beigšanām ir piedāvāta arī maģistratūra. Un, protams, pēc maģistratūras arī doktorantūra. Tie studenti, kas tagad apdomā to iespēju mācīties šajā programmā, es noteikti ieteiktu to darīt, jo apsaimniekotāji būs nepieciešami vienmēr gan krīzē, gan arī treknajos gados, kā mums bija iepriekš. Latvijā šobrīd ir pieprasīta augsti profesionāla, ilglaicīga, uz labās prakses, godīgas konkurences un savstarpējās ētikas principiem balstīta namu pārvaldīšana.